Vispirms sirsnīgs sveiciens Inai ar Ciceronu balvas saņemšanu. Man liekas, tā ir milzīga atzinība, un tā ir viena no svarīgākajām balvām Latvijā. Un tā ir ļoti pelnīta, jo Inas darbs Briselē ir ne tikai tas, ko mēs dzirdam radio vai redzam televīzijā. Tas ir arī darbs nesot Latvijas vārdu šeit vidē, kurā ir visas pasaules mēdī. Un tas, ko es esmu dzirdējis no Inas kolēģiem, neapšaubām liecina par to, ka viņi ir profesionāli un ļoti labi atzīti savu kolēģu starpā. Tā kā izvērtējot visus apstākļus, kāda žūrija izvērtējusi, viņi nonākusi pie vispareizākā lēmuma, ka šogad Inai pienākas Cicerona balva. Kā viens no Cicerona balvas laureātiem, es arī gribētu pateikt paldies šīs balvas procesa organizētājiem, jo man liekas, tas ir process, kas ir ļoti objektīvs un ļoti vajadzīgs Latvijā. Laikā, kad mēs kļūstam ar vien pašapzinātāki, ir ļoti svarīgi arī parādīt, ka uz kopējā pašapziņas formu mums ir līderi, kas spēj nest Latvijas vārdu pasaulē un pasauli Latvijā. Jo Latvija, protams, nav nekas izolēts no Eiropas vai no pasaules. Tāpēc man šķiet, ka tā ir brīnišķīga iniciatīva un es vēlu spēku un veiksmi šīs balvas organizētājiem arī turpmāk. Paldies par šo iespēju!